gribētu paprasīt, ja tas būtu iespējams. Tam, kas cilvēki ir radījis, vai viņš otrais to būtu darījis? Diez vai sākumā viņš to tā bija domājis, ka no mērkaļa izveidosies tāds kustonis, kas, lai varētu savu slimīgās tieksmes apmierināt, ir gatavs sev un visu pasauli iznīcināt, lai kā arī negribētos par to domāt sākt. Bet taču nebūs otra iespēja savādāk dzīvot, mēģināt. Viss, kas notiek šodien, rīt jau vakardien būs, bet tas, ka rītdien var nepienākt, arvien reālāk kļūst. Un naivi domāt būt, ka kādreiz kaut kas mainīsies, un tādam kustonim kā cilvēks vienreiz tiešām atvērsies. Katru dienu, katru stundu, katru minūti, kaut kur karot. Katru dienu, katru stundu, katru minūti, kāda aproka. Jocīgi sanāk, ka viens psihiski nenormāls var dot komandu un lietā tiks liks paliels arsenāls. Un vienmēr būs atceldēt tie, kas pavēles neapspriež, viņi nedomājot moči un ja vajag galvas griež. Ja sanāk noblies bērns vai vecus nabagus, tad atvainoja, bet tā bija kļūda navigācijā. Bet par varonību tu var tikt iekļaut varoņu sarakstā un ar jaunu iedvesmu doties nākamajā uzdevumā. Jā, arī mums dažreiz, protams, prasās kārtīgi pakarot. Ar 45. gada kuģi Amerikai Kuveits palīdzēt atbrīvot. Arī mums gribās iet parādēs un demonstrēt savu spēku, jo jūs gadījumā nesat zaudējuši jēgu. Ja drīkst, es varbūt izteikšu savas personīgās domas. Tas izskatās nožēlojami, tās bija Armanda domas. Kā cilvēks bijis, ir tāds tagad ir un vienmēr tāds būs. Tikai tas, ar ko var nobliest, ar vien spēcīgāks kļūst. Tas, ka mirklī pasauli var izšķīst, neapmierina mūs. Tādēļ cerēsim, ka drīz jau kaut kas spēcīgāks būs. Vai pietiks iemeslu močīties, tas, lai neuztrauc jūs. Gan reliģis, gan citu debilu motīvu vienmēr būs. Cilvēks ir šāvis, tagad šauj un vienmēr šaus, kamēr no zemes virsmas vienā dienā pazudīsim. Katru dienu, katru stundu, katru minūti, kaut kur karot. Katru dienu, katru stundu, katru minūti, kāda aproka. Kas ir tie cilvēki, kas citiem pavēles var dot, kas var pavēlēt gulēt un var pavēlēt karot. Un ja labprātīgi tu neatdos savu dzīvību, tad tie tipi paši ir tiesīgi atņemt tavu dzīvību. Tu saki, ka tā nav, ka tā nevar būt. Arī tie zemūdenē domāja, ka tā nevar būt. Kad iesauc armijā, tev saka, ka tev ir pienākums pret valstu, un pēc pavēles kā sunim tev liks padot balstu. Ja tu domā, ka kādam kaut ko varēs iebilst, tad kļūdies, jo armijas priekos arī karcers ietilpst. Es neesmu lohs, lai kādam kalpot, Nevar būt tāds pienākums kādam savu dzīvību atdot. Man nav tāds vēlēšanās kādu močīt nost. Manī nav dzīvnieku instinkts citam dirsā kost. Es neesmu suns, lai klausītu kādu pavēlēm. Es netaisos pakļauties citu slimīgajām vēlmēm. Es pats spēju domāt un pats zinu, kas darāms. Es esmu cilvēks un mans vārds ir Armands.